Andra Gustavsone, Trīskrāsu karuseles. Romāns ir vienas vasaras retrospekcija. Tajā ir viss - jaunība, ātrums, uz motocikliem, nedaudz narkotiku, nedaudz alkohola, nedaudz piedzīvojumu. Un tam visam pāri pirmā mīlestība un jūra līdz ceļiem. Tas viss tajā laikā, kas bija šodienas jauno cilvēku vecmāmiņu un vectētiņu jaunību. Tādus es viņus atceros un reizēm satieku Rīgas ielās. Zane Nuts, Sinča neraud. Sinča nekad neraud, ja sāp viņa kož kā mazs zvērēns, bet nekad neparāda savas sāpes. Taču nureiz Sintijai pietiek. Viņa savam puisim nočiepusi pārdesmit eiro un ar šo naudu gatava sākt jaunu dzīvi. Aizbēgt no hausa, kurā iestrēgusi no atmiņām par alkoholiķiem vecākiem un no sapratnes, ka nav itin neviena, kuram lūk palīdzību. Augstā pavasara nakts var kļūt par pēdējo, tomēr liktenis sūta Sintijai atbalstu, uz kādu viņa nebūtu uzdrīkstējusies cerēt. Rodžers de Kūrs, Eiropas direktīva. Divi avantūriski policisti centīgi pilda Eiropas direktīvu prasības, uzturot to minimālo noziedzības līmeni, kas nepieciešams, lai viņa pilsētiņā tiktu saglabāts policijas iecirknis. Kad no policijas akadēmijas pie viņiem ierodas jauns darbinieks, pamazām kļūst skaidrs, ka šie noziegumi tiks atklāti un drīz sitīs atmaksas stunda. Stāsti vieglajā valodā. Šī ir sērijas otrā grāmata un tā turpina darbu pie vieglās latviešu valodas oriģināla literatūras pieejamības veicināšanas Latvijā. Grāmata sastādīta domājot par pusaudžu auditorijas interesēm un tēmām, kas ir saistīts ar viņu personīgo attīstību un pašizpausmi, pievēršoties sevis meklējumiem un piederības izjūtai, individualitātei, pieņemšanai un drosmēm būt citādam. Andra Rušmana Vēja, Spītnieki. Negaidīts notikums sakritības dēļ 20-gadnieces Sofijas dzīve apmet kūleni, un viņa patveras vienīgajā vietā, kur jebkad jutusies kā mājās, vecstāva lauku sētā, no kuras nebeidzamajiem darbiem aizbēgusi vēl pirms pilngadības. Vai mainījusies māja, vecstāvs, Sofija pati, vai arī sirdī viļņojošies siltums saistāms ar jauno kaimiņu? Romāns Spītnieki ir īsts labsajūtas lādiņš, kas atgādina par patiesi svarīgo, dzimtes māju un sakņu nezūdamību, prasmi pieaugt un drosmi uzticēties. Ketija Kellija, Ģimenes ceļi. Frejai ir itin viss, ko cilvēks varētu vēlēties. Mīlošs vīrs, 3 burvīgi bērni, galvu reibinoša pavārs karjera un jauna māja. Jebkurš gribētu dzīvot šādu dzīvi, tikai ne viņa pati, jo viss nemaz nav tik ideāli, kā izskatās. Patiesībā Frejai kļūst arvien grūtāk izlavierēt cauri ikdienai, turpināt smaidīt un izlikties, ka viss kārtībā. Vai tiešām viņa drīkst pasaulē atzīt, ka baidās, pieļauj kļūdas un reizēm nepavisam nezina, kā tikt ar visu galā? Lēna Kīfere, Vestveli. Otrā daļa, Gaiši un tumši. Helēna ilgojas pēc Džesāja ar katru elpas vilcienu. Viņai bija jāpieņem smagākais lēmums dzīvē un jāšķiras no mūža mīlestības. Lai gan meitene saprot, ka citas iespējas nebija, viņa tik un tā nespēja tikt pāri un Džesāju aizmirst. Vienīgais, kas uztur Helēnu pie veselā saprāta, ir apziņa, ka viņai jānoskaidro, kas vainojams māsas nāvē. Bet, kad Helēna uzzina ko tādu, kas apgriež visu kājām gaisā, viņai neatliek nekas cits, kā vērsties pie Džesāja. Vai viņiem izdosies pretoties jūtām? Anna Klīvsa, Slepkavības paraugstunda. Gandrīz visi Heplebērnā vai nu ienīda vai baidījās no negantā skolas direktora Herolda. Asās mēles, taču kuram gan viņš nodarīja pāri tik ļoti, ka bija pelnījis nāvi? Inspektors Remzijs ir pārliecināts, ka vainīga direktora noslēpumainā sieva, bet skolas pārziņš Džeks apņēmības pilns pierādīt, ka Kitija nav vainīga. Ar nenogurdināmās meitas Petijas palīdzību Džeks uzsāk pats savu izmeklēšanu, iedziļinoties Heplebērnas noslēpumu un neprāta labirintos. Ketrīna Krofta. Ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, mamma priecātos par mani, jo es patiešām mīlu savu darbu. Esmu fotogrāfe un zinu, ka viņai patiktu mans jaunais puisis, Gabriels. Bet laimīgā dzīve pagājis tik ātri, tuvojas cilvēks no pagātnes. Viņa acis kavējas pie manis 1 sekundi par ilgu. Es atceros, ka šo seju esmu redzējusi laikrakstos. Viņš nosakavoja manu māti. Es pūlos aizbēgt. Viņš grib, lai uzklausu. Viņš apgalvo, ka nav vainīgs, ka mana ģimene ir man melojusi jau gadiem ilgi. Tēvs un māsa brīdina netavoties viņam. Arī Gabriels domā, ka viņš varētu būt bīstams. Taču, kad šo cilvēku atrod mirušu, man jāsaprot, kurš ir vēlējies viņu apklusināt. Ir jānoskaidro, ko viņš gribēja man pateikt. Jo vairāk es uzzinu, jo skaidrāk kļūst tas, ka uzticēties nevar nevienam. Tagad briesmas draud arī man pašai. Un tomēr es nepadošos. Melinda Lī. Saki, ka nožēlo.
Bijusī prokurore Morgana, meklējot mierinājumu pie negaidītās vīra nāves, atgriežas dzimtajā Scarlet Fallsā. Viņa apzinās, ka pēc iespējas ātrāk jānostājas uz kājām, bet tieši tad, kad Morgana nolem pieņemt jauno darbu piedāvājumu un sakārtot dzīvi, pilsētiņu satricina traģēdiju. Ezera krastā tiek atrasta nežēlīgi nogalināta meitene, Morganas bērnu auklīte. Kad par aizdomās turamā kļūst kāds, par kuru nevainību viņa ir pilnīgi pārliecināta, Morgana, neskatoties uz sabiedrības spiedienu, nolem darīt visu, lai viņu attaisnotu. Ātri vien kļūst skaidrs, ka slepkavu izdosies atrast, tikai atklājot tumšus noslēpumus, kas slēpjas aiz mazpilsētas idiliskās fasādes. Taču iedzīvotāji nevēlas ne patiesību, ne taisnīgumu. Viņi vēlas atriebību, bet slepkava vēl vairāk asiņu. Oleksandrs Tereščenko dzīve pēc 16:30, 7 gadus vēlāk. Šajā krājumā apkopotas piezīmes, spēcīgs, vīrišķīgs un gudrs personības iekšējais monologs. Viņš ir kauju dalībnieks, cīnījies pie Doņetskas lidostas. Tur guva ievainojumus un zaudēja rokas, pārvarēja neticams pārbaudījumus, tomēr spēja atgriezties aktīvā ikdienas dzīvē. Grāmatā nav mākslota, patosa un moralizēšanas. Tā ir patriotisma, drosmes un veltīšanas paraugstunda. Joahims Meierhofs, Ak, šī plaisa, sasodītā plaisa. 3. romāns 5 autobiogrāfisko darbu ciklā un stāsta par kādu jaunieti, kurš pārdzīvojot sava vidējā brāļa nāvi, grib dzīvē kaut ko radikāli mainīt un nolem bēgt no dzimtās pilsētas Ziemeļvācijā, lai uzsāktu alternatīvo dienestu vienā no Minhenes slimnīcām. Taču liktenis izspēlē savu joku. Brīnumainā kārtā viņam izdodas iestāties prestižajā Otto Falkenberga teātra skolā. Tā kā atrast dzīvoklīti vai pat istabu Minhenē ir tikpat kā neiespējami, viņš uz laiku ievācas uz dzīvi pēc saviem vecvecākiem Greznā Minhenes villu rajonā.